Tēma, ko es izvēlējos, ir eļļu mūzikas loma Liepājas kultūras dzīvē. Šo tēmu es izvēlējos, jo man ļoti patīk eļļu mūzika, kā arī pēdējais diploma referāts ar līdzīgu tēmu tika uzrakstīts 20 gadus atpakaļ, un man bija interesanti uzzināt, kas notiek mūsdienās. Mans darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā es apskatīju eļļu mūziku un eļļu būves vēsturi pasaulē. Līdzīgi otrajā daļā es izdarīju ar Latviju. Un trešā vissvarīgākā nodaļa ir par Liepāju. Es izcēlu 3 svarīgākas baznīcas, kas ir Svētas Trīsvienības katedrāle, Svētas Annas baznīca un Liepājas Lutera baznīca. Un tos es izcēlu, jo Trīsvienības baznīca atrodas lielākas neparbūvētas eļļas pasaulē. Un gadu atpakaļ tika restaurētas Hamonda eļļas Liepājas Lutera baznīcā, kur tagad notiek festivāli un koncerti. Svarīgākais darbs, ko es ieguldīju, bija aptauja, ko aizpildīja liepainieki ar dažādām vecuma grupām un darbības jomām. Un man bija svarīgi uzzināt, kāda ir viņa attieksme un vai viņi apmeklē eļļu mūzikas koncertus. Un lielākā daļa atbildēja, ka viņi apmeklē koncertus, tomēr ir dažādi faktori, kas bremzē eļļu mūzikas attīstību Liepājā. Pirmais ir reklāmas trūkums, otrais ir stereotips par to, ka eļļu mūzikas koncertos skan tikai sakrāla mūzika, un trešais ir tas, ka koncerti paši notiek ļoti reti. Man liekas, ir ļoti svarīgi par to runāt, jo interese par eļļu mūziku ir un koncertus apmeklē. Tomēr, ja koncertu organizētāji pievērs uzmanību tieši šiem faktoriem un izlabos tos, būs vēl vairāk cilvēku, kuri apmeklēs eļļu mūzikas koncertus. Un it īpaši tas ir svarīgi pirms lielā kultūras pasākuma Liepāja 2027 Eiropas kultūras galvaspilsēta.